Kas jauns ēzelīšu pasaulē? Mēs esam trāpījuši uz pusdienlaiciņu. Nav vēl tik karsts, dunduru vēl nav, lai gan viņi ir uzradušies, un viņi vakar visu dienu visi sēdēja iekšā pa mājām. Jūs redzat, kā viņi šo bauda. Un tiem, kas domā pēc tā slimnīcas posta, kad es esmu iestājusies kaut kādā partijā un sludināšu tūlītās politiku, tā nebūs. Vispār nav sakars. Šitas tad bija kaut kāds mans pārdomu lakatiņš ar retoriskiem jautājumiem. Nebija plāns izsaukt kaut kādas negācijas. Jo cik es esmu trāpījusi slimnīcā un tos ārstus, ko es esmu satikusi, un arī personāls, visi ir bijuši ļoti jauki. Bet būtu riktīgi stilīgi, ja mēs te varētu tagad tā kā pa zirgu vārdu balsojot, nobalsot, cik mēs viņiem maksāsim, lai viņi gribētu te būt. Ja tas ir iemesls, kāpēc viņi ir tik maz reģionos. Ko mēs te sabalsot. Un viņiem būtu tas peso jāatrod. Valstī. Pastieties, kā lielopāts ir atšķīns mutu vaļā. Bet, piegriezt kaut kur citur kaut kādus sūdus, vispār, kur nevajag tērēt. Mēs laukos audzētu nevis zirgus, bet ārstus. Vesels ganāmpulks, iedomājieties? Labi, vispār šitā tēma. Papriecājieties labāk, kāds mums ir smuks diendus laiciņš. Ir pilnīgs mieriņš, jo dunduru vēl nav. Es, protams, ka nevarēju atturēties un piebiedrojos rīžajai ģimenītei. Mums ir pusdienas laiciņš. Un man ir rīžijas pilventiņš. Ļoti jauks rīžijas pilventiņš. Es vakar diezgan vēlu atbraucu pavisam vakarā. Viņi man sagaidīja ar diskotēku Mazdārziņā. Mazais Budvārijas princis ir diezgan apdeitots jau. No mammas ir atļauja arī tusēt ar māsiņām. Protams, ka viņš visvairāk uzkusās bulciņai. Bulciņa pat pa sevi ir tāda, ka uz viņu paskatās un gribās jau viņai uzreiz piesieties. Un viņš man tā liekas būs vēl lielāks bulīs pa bulciņu. Jo raksturs ir noteikti tas, ka viņas vēroja kopā, viņš no tās bulkas nemaz tā nebaidās. Tā kā viņš ar to bulku vairāk nevar tikt galā, tad viņš viņu lēnām vilina pie korķa, lai korķis viņai nokost galvu. Pirms es gāju pie viņiem, kamēr vēl bišķiņ gaiši, es darbojos, tā kā mazais rūķītis no sniegbaltītes brūnā zelta raktuvēs, jo ir sākušies dunduri, un viņi vakar visu dienu bija tupējuši iekšā, izstījās tieši šitā ten. Es vēl joprojām ceru, ka kāds izdomās kaut kādu metodiku, kā iemācīt zirgiem iet kakāt ārā. Kāpēc suņiem var un zirgiem nevar? Un tad jau sāk līt lietutiņš. Un es ātri pabeidzu visu, kas ir jādara, un tad man bija jāiet apgaitā pie ēzelīšiem, paskatīties, vai kāds jau kaut ko nav izdarījis. Protams, ka viņi ir vis tālākajā spotā. Kāpēc, lai viņi tā nedarītu? Labi, nav vis tālākajā. Kebabs jau lūd. Viņi nav manī mūk. Nopietni! Es jūs atdošu adopcijā. Līst lietus. Nākat atrādīties. Lūdzu. Kepsilāni. Izskatās, ka neviens sev neko nav nodarījis. Ļoti laipni no jūsu puses, jo es negribētu tagad lietu risināt kaut kādas jūsu problēmas. Reāli, ja viņi gribētu, viņi varētu iet mājās, bet viņi neiet mājās, tādēļ, kad ārā ir silts, tik daudz kā līst lietus. Un viņi to, es pat teiktu, kad izbauda, tāpēc, ka nav knauši, nav dunduri, nav nekādi lidoņi. Un viņi man mierīgi čilot. Jā. Maziņš es redzu, kā tu ēd zāli un rāpo pa to garo zāli. Tā kā tāda ērce. Labdien. Kā viņš pagriez man pakaļ uzreiz, redzēji? Jā, man tev vairāk nav jāskrien pakaļ. Tikai neuzkop man uz kājām. Mazais perdaļot, man nav tāda apavi.